I'm in Europe's biggest market, in Riga, Latvia. And I've searched all over this room as to who sells from small-scale farmers. And it was very, very hard to find. They sometimes said from Belgium, their pork. Sometimes they said from just the cheapest, wherever. But finally they guided me to this lady here who says that she only sells from small-scale farmers. I trust her, and her customers also say that they trust her and that her pork is delicious. Salīdzinot ar lielveikaliem, ka mums ir tikai vietējā gaļiņa un nāk no nelielas kautuvītes, kur saimnieks tomēr var izsekot, ko viņš paņem. Viņš ņem tikai no vietējām fermām, viņš neņem no dāņu kompleksiem, tikai no vietējā ražotāja. Mēs nekādas ķīmijas nelietojam, lai mēs viņu varētu vēl un vēl tirgot. Cilvēki ir tik daudz mānīti visām beļģu un vācu gaļām, ja, kad viņa neticēja. Kamēr pierunā kaut mazu gabaliņu nopirkt un parāda, kā var atrast, un tad jau cilvēki nāk, pašlaik tiešām. Pirmām kārtām tā ir ekoloģiska, tā ir svaiga, vienmēr garšīga, arī nedaudz lētāk. So I've just been to a supermarket and looked everywhere for any pork that had any label to say where the pig had been raised and how it had been raised, but not a sign on any label. However, quite sneaky, they do some labels with nice big green fields as if the pig had been running outside. All of the labels in the supermarket will have come from factory farms. So if you want to buy pork that has come from a farm where the local farmers in Latvia survive, where you know that you're eating pork which hasn't actually been cruel to the animal, which hasn't polluted the environment, and where the money stays in the locality. You need to find a local farmer. You need to go to your farmer's market. Tagad mēs uzsāksim ceļojumu pa Latviju, lai nedaudz iepazītos ar situāciju, kāda tad ir ar šo cūkopību industriālo Latvijā. Būsim ļoti daudzās vietās, tiksimies ar ļoti daudziem cilvēkiem un mēģināsim saprast, kāpēc, kādēļ un kas vispār notiek šī Latvijā, zemē un arī šī nozarē. Kas man pamudināja to visu lietu, pieslēgties tai kustībai, kāda šobrīd ir? Es pats esmu nostrādājis 25 gadus lauksaimniecībā kolhozā Uzvara, padomju kolhozā Uzvara. Un tad iznāca tā, ka mēs aizbraucām uz ministriju, runājot par šīm cūku lietām. Un Ines uzdeva jautājumu, vai jums ir karte? Un tās kartes nav. Latvijā nezinu, kur ir šīs fermas. Un tad mēs braucam mājās, un mēs pēc tā, ko mēs zinām, mēs uztaisījām šo karti. Kas ir šīs pumpiņas sarkanās? Tās ir ļoti bēdīgas vietas Latvijā. Šeit ir reģions Zemgale, kas ļoti tiek pieblīvēts, tāpēc, ka šeit ir laba infrastruktūra un te ir labi ceļi. Un šeit ir otrs reģions un šeit ir trešais. Kā redzat, pagaidām nav skarta Latgala, lai gan mums nav īsti informācijas, kas notiek tur. Jo tur ir infrastruktūra mazliet savādākā šeit, bet šeit ir ļoti blīvi. Labdien! Čau, labdien! Labdien! Good side, take the good side. Hello, hi! Čau, labdien! Sāpes ir par dabas piesārņojumu, par mūsu arī īpašumu, vērtībām, ja, kas neviens mums nekad neseks to, ka mēs zaudēsim, un mūs vienkārši iedzīs no mājām. Būs rezultātā. Un kas paliek Latvijai? Latvijai vispār nekas nepaliek. Latvijai tikai paliks tie mēsli no cūkām. Paņemtais labais ūdens dzeramais, kas pasaulē ir dārgs. Un zinām, ka viņš drīz trūks, ja? Viss cūku sāni tiks skalot, vai ne? Un Latvija neiegūs naudā neko. Tikai piesārņojumu, mēslus, nekur aug bērni. Diez vai viņi gribēs braukt jau ciemos pie tā, kad būs nenormāla smaka. Ja, būs netīras upes. Es domāju, ka ar to mēs arī cietīsim. Gaidāmie ferma 80 000 gadā,
Jā, tas ir praktiski pielīdzināms 1 miljonu pilsētu iedzīvotāju, kur mēsli tiks tikai savāt 3 tvertnēs. Jā. Un mūsu pagasta deputāti, kad viņi tik klusi to visu to lietu mācēja izdarīt, parakstīt visus tos papīrus, viss. Es dzīvoju 1,5 kilometra no centra. Es goda vārds nezināju, ka tādas sapulces kaut kur tiek rīkots, ka te kaut ko taisās celt, neko no avīzēm. Bet tad arī tika uzzināja tad, kad bija patiešām jau par vēlu, kad tur jau ir līdzekļi ieguldījuši ārzemnieki. Mēs vietējie patiešām neko nemanījām. Vienkārši vai nu tā bija tāda patiešām klāja kaitniecība, vai nu patiešām nemācēja to visu lietu, kārtīgi, godīgi pāriet no vienas iekārtas uz otras. Visu ņēma, nolikvidēja lielās fermas, pataisīja mums pa nabagiem, tad lūdzu ārzemnieki nāciet, ņemiet, cūkojiet mūsu zemi. Viņi arī neuzrāda, kādas ķīmijas viņi lietos pie dezinfekcijām. Viņi neko neuzrāda, un tās visas dezinfekcijas līdzekļi tiek lieti pa laukiem. Un mēs labi zinām, ka vai viņš, teiksim, to cūkuri, un tas viņa dezinfekcija, viņš neuztaisīs kaut kādu praktiski vispār dabas, es nezinu, kādas gāzes vai vēl kaut. Mēs labi zinām, ka ķīmijas sajauc, kas notiekās mājās tādām ķīmijām, kas tur vispār nekas netiek teikts, mēs arī neko nedabūdam, vai ne? Viņš neko arī, tas viss ir atļauts, vai ne? Viņš formāli likumu ievēro? Jā, neceļ uz fermu tādu savā zemē. Kāpēc viņam jānāk uz tik tālu, uz mūsu pusi jāceļ ferma? Lai iet un ceļ saviem tautiešiem to jauko smaku laiž. Jā, bet es jau nevainoju arī tik tos ārzemnieks, arī mūsu pašu lielie valsts vīri. Viņi taču mūsu zemniekus noveda tik tālu, ka mēs nespējam turēt tiem lieliem naudas maisiem līdzi finansiāli, vai ne? Nespēsim tā attīstīties, vai ne? Un mums būsim spiest pa biškām pārdot, lai izskolot, pabarot savus ģimenes. Un pēc tam arī aiziet paši projām. Tā ir. Kad latvieši atguva brīvību, pēc Krievu okupācijas šādas fermas bija ļoti daudz, un tajās fermās cilvēki centās kaut ko darīt, vai govis vai cūks likt iekšā, bet bieži vien šis entuziasms beidzās šādā veidā, jo nebija izdevīgi ražot nec pienu, nec cūkas, ne graudus, neko, un cilvēki vienkārši pameta šo biznesu un devās uz Angliju, Īriju un citām valstīm meklēt laimi, jo ar šo biznesu varēja dabūt tikai ļoti daudz darba un atdevi nekāda, un tāda arī izskatās šobrīd tā mūsu Latvija. Nu jau kādi 6 vai 7 gadi, kā es ar cūkām nenodarbojos. Un šeit bija cūku izdošana. Šeit bija saldētava. Redziet, šeit ir palikuši āķi, šeit ir viss kārtībā. Principā es to mazo fermu rītā varētu palaist tikai tik daudz, ka man cūkūts ir viss metāls izgriezts un pārdots. Un ja es gribu pa jaunu, tad jau ļoti lielas naudas ir vajadzīgas. Vēl man bija kaut kādas cerības, ka es varbūt varētu šo te visu uzturēt. Bet man 2 reizes gadā brauc, vai pat 3 reizes veterinārās pārbaudas, kuras, teiksim, redziet, šeit vēl ir atmiņas palikušas, ka šeit bija nedrīkstēja būt neviena plīsumiņa, neviena šķirbiņa, visam bija jābūt ļoti ideālā stāvoklī, kas pat nav mūsu operāciju zālēs, kur cilvēks operē. Tad pēdējo reizi, kad viņi te atbrauc, tad man bija pilns mērs, un es viņiem pateicu, jūs šeit esiet pēdējo reizi, jo ar cūku biznesu es vairāk nenodarbošos, jo viņš man galīgi nerentabls. Tais laikos mēs bijām diezgan nabadzīgi, bet mums tam visam vajadzēja būt. Un tam visam uzspļāva mūsu varas iestādes, korumpētās varas iestādes, un nolika mūs tur, kur mēs esam. Tur mūs nolika ar cūkām, pēc tam mums nolika vēl tālāk ar cukurbietēm, un šeit šodien Latvijā nav nekā un nebūs arī. Lielākāties lauksaimniecības zemes ir Dāņiem, bet meži Zviedriem. Un tas ir noticis ļoti īsā laika periodā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā.
Un to ir veicinājis nevienādie tiešmaksājumi un daudz citi faktori. Mūsu zemes vērtība pēc brīvības atgūšanas bija tik zema, bet mūsu iespēja iegādāties viņu vēl zemāka. Un ļoti daudzi ārzemju vai Eiropas Savienības uzņēmēji ļoti ātri saprata, ka 1 hektārs zemes maksā tikpat daudz, cik viens brauciens uz lielveikalu viņu ģimenei. Un nemanāmi un klusi šī zeme pārgāja viņu īpašumā. Bet par šo zemes pirkšanu, protams, te ir sen jau mūsu valstī, Saeimā runā par to valdībā, kad jāpaņem likums, ja, ka zemi ārzemnieki nevar tik brīvi iegādāties, kā tas ir šodien. Ja. Bet līdz šim brīdim tas jautājums nav vietas, it kā tagad sāk kustēties, ja, bet tas ir daudz jau pa vēlu. Jo Latgale, mēs zinām daudz vidzeme, kur ir simtiem tūkstošu hektāru ārzemnieki izpirkuši. Ja. Es saku, mūsu novadā nav tik, arī mums ir pagastos dažos ienācis dāņu, vāciešu pirkuši zemes, ja, bet nav tik masveida daudz. Ja. Bet tā, teikšu, kā nāk iekšā kāda nelaime Latvijā, ja, kad atnāk ārzemnieks naudas maisu nopērk. Ja, tā ir mūsu valsts kopīgā problēma. Peļņas nodokļu pašvaldība nesaņem. Tā aiziet valstī patiešām. Ja? Mēs par nezinām, vai ir peļņa vai nav, un to saņem valsts. Mēs pašvaldība saņemam 2 nodokļus, kā teicu. Ja? Tas ir nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir par zemi, kas pieder cilvēkam, un par ēku, kas uzbūvēta. Ja? Tas ir viens nodoklis, un otrs iedzīvotāja ienākuma nodoklis, tas ir par strādnieku. Kas viņam strādā, 2 nodokļi, tikai mēs saņemam pašvaldību. Un mēs tos nodokļus nesaņemam. Tas ir valstī aiziet. Tā, mēs atrodamies Īles ciemata centrā, un šeit pa kreisi no manis var redzēt dāņu uzņēmējam piederoša cūkopības kompleksu Avoti. Un, pirmkārt, ja viņš atrodas ciematam blakus, ja. Šeit var redzēt arī ciemata šīs te ēkas, cik tālu atrodas. Ja. Tur ar to kontroli tā interesanti, ja, jo viņiem ir, ka viņi nedrīkst šīs smaku tās, viņi nedrīkst pārsniegt vairāk kā 7 dienas gadā, ja, bet nekas īstenībā nav mērīts, ja, mērījumi nav. Un kāpēc ir tā, ka tajā gadījumā, ja piesārņojums ir redzamā veidā, vai tie ir soderēji, vai tie, piemēram, ir cementa putekļi, ja, no citiem ražošanas objektiem, ja, tad tur tiek pieprasīti uzlikt filtri. Bet, ja šajā gadījumā viela nav aptaustāmā roku, nav pasperamā kāju, ja, kāpēc tajā brīdī pēkšņi mums skaitās, ka mums vēl kaut kas ir jāpierāda? Kāpēc? Ražošanas objekts atrodas 65 metru attālumā no Auces upes. Tajā pašā laikā likumdošana nosaka, ka Auces upei aizsargjosla ir 100 metri. Tas ir klajšs likuma pārkāpums pagājušā vasarā. Es biju netīšām liecinieks, kā dāņi iestrādāja savus šķidrumēslus. Reliefs šeit ir kalnains, kā jūs redzat. Ja? Nav horizontāls, ir kalnains, ir reliefs. Ja? Mēsli tika lieti, nezinu, cik reižu pārsniedzot tās normas, ja, vienkārši ar mērķi iztukšot mucu. Ja, ja 25 kubu muca, 20-25 kubu muca viņi iztukšot 15 minūtēs, ja, tad tur nevar būt runa ne par kādām normām, ja, tur pat nevajag nekādas skaitītājas. Rezultātā uz lauka veidojās peļķes. Tās peļķes veido straumītes, kuras tek uz grāviem, ja, un nokļūst caur šiem te grāviem, nokļūst tajā pašā pieminētajā Auces upē. Ja. Tad par kādu ekoloģiju mēs varam runāt? Tā, te mēs atrodamies uz Mulses upes, kur var uzskatāmi redzēt, kas ir noticis pēc 20 gadiem. Kad ir intensīvās lauksaimniecības rezultātā, mums ir ļoti aizauguša upes. Un vēl pirms 20 gadiem, kad es šeit pirmoreiz ierados un strādāju vēl kā vides inspektors, mums tā situācija tik dramatiski slikta viņa nebija. Un šobrīd te var redzēt, ka līdz pat 90% no visas upes gultnes klāja ļoti biezs aizaugums, kuram par iemeslu ir lauksaimnieciskā intensīvā darbība. Nerunāsim par upi, bet droši vien, ka varēs ar sausām kājām pāriet pāri un tilti nemaz nebūs vajadzīgi, jo upe būs pilnībā aizaugusi. Pēc papīriem tur varbūt, ka viss ir kārtībā. Patiesībā ir tā, kad viss piesārņojums caur meliorācijas sistēmām, ko salej uz lauka, tiek novadīts upēs iekšā. Arī sabiedrības viedoklis šobrīd ir tāds, ka vides inspektori kļuvuši par tādu kā šķēršļi, jo visur primārās tiek izvirzītas ekonomiskās intereses, un vides inspektoriem tā arī lielākoties tiek pateikts, ka
jūsu laiks ir garām, vai arī nav vēl atnācis, un tagad taisīsim biznesu, tagad būs ekonomika, tagad būs darba vietas, tagad būs mums naudiņa. Un daba varbūt tad, ja paliks pāri kaut kas, nu tad varbūt tad arī kaut kas no tās dabas būs vajadzīgs. Šobrīd paiet malā un nemaisieties. Tāda, manuprāt, ir šobrīd attieksme arī visā vides politikā Latvijā. Mūsu reģionā izvietojam vienu kompleksu, kurā ir 20 000 cūkas vienlaicīgi. Tātad to var salīdzināt ar, teiksim, 2 Bauskas pilsētu ekoloģisko ietekmi uz vidi. Vidē novadīs 2 reizes vairāk ekoloģiskā piesārņojuma nekā šobrīd to dara Bauskas pilsēta. Es domāju, ka pie mums visi šeit laucinieki būdami, nekas mums nav pret cūkām. Nekas, bet runa ir par viņu daudzumu un tikai. Tātad mēs cūkas esam kā latvieši droši vien turējuši jau gadu simtiem un mums ir savu pieredzi. Mums ir pieredze, kā teiksim, neskādējot turēt cūkas, 100. Tiek uzspiests ne ar ko nepamatojot 20 000 un varbūt pat vairāk. Pie tādas koncentrācijas rodas tādas problēmas, kuras turot 1, 2, 3 līdz pat 100 cūkām mums nav bijis. Mūsu lielākā tomēr vērtība un bagātība ir tas tā maz degradētā un maz pārveidotā vide. Un ja mēs tomēr liekam akcentu uz to, ka tieši liela ražošana mums te nesīs nākotni, tas absolūti ir kļūdaini. Un pašvaldības loma, manuprāt, šeit būtu tikai tā, ka vajadzētu skaidri definēt, ka nē, mēs esam pret tādu lielu ražotņu izvietošanu savā teritorijā, kuras mums nesīs tikai vairāk postu nekā labumu. Es neuzskatu to, ka mēs esam bijuši tā, ka pašvaldība ar visām 4 pilnīgi par, tikai būvējiet un nekādu jums problēmu. Es domāju, ka jūs ar 3. ārkārtas sēdi noteikti izmainot detālu plānojumu. Jūs devāt zaļo gaismu pilnībā. Mēs neizmainījām detālu plānojumu. Bija gan viņš izmainījis 3. maijā ārkārtas sēdē, jo bija tur tikai jābūve, bija atļauts viens. Tik pieņemts jaunais detālu plānojums. Jaunais Jā, viņš jau netika izmainīts. Jūs nesat šo atbildību. Jūs arī nesat, jūs turpināt tālāk to pilnībā. Jā, ir katrā pašvaldībā tiek kaut kas lemts un varbūt vairāk vai mazāk. Bet tas būtu visas valsts problēma. Tas jau būtu jārisina un jāpieņem šie likumi, ministrs kabineta noteikumi un tā tālāk, kas varbūt nosaka un ierobežo. Un te nebūtu jālauž šķēpi, jāskatās, jo mēs jau tagad runājam kontekstā par Latviju. Pirms šī paša ieraksta mēs ar Guriju par to runājam. Cik tā Latvija ir liela, ja? Ja tur mēs nepilni 2 miljoni iedzīvotāji, teritorijas ziņā, cik mēs esam lieli, ja? Un par citām lietām to pārunājot, cik tas ir. Un tas jābūt vienotiem noteikumiem visur, un pie tā varbūt jāstrādā. Es nezinu, ir taču Saimā pieminēja to pašu Eināru Cilinski, ja? Vēl, kuram ir tā ietekme, kas varētu virzīt šādus te likumus un ministra kabineta noteikumus, kas stingrāk un stingri to reglamentētu. Ir tāda, tā. Šīs problēmas ir nedaudz ielaistas, un šīs problēmas daļai ir saistītas ar likumdošanas, varbūt neprecizitātēm vai nepietiekam striktām likumdošanas prasībām, un daļai viņas ir saistītas ar kontrolas trūkumu vai ar juridiskiem šķēršļiem, kā panākt šo rezultātu, teiksim, tad, kad neievēro prasības. Bet te arī nav tik vienkārši, jo, teiksim, tādā brīdī, kad mēs inicējam kaut kādas pastiprinātas prasības, tad tas nav tā, ka viņas iet ļoti vienkārši un būtu apstiprināmas ministra kabinetā. Un te ir šī zemkopības ministrijas politika, kur faktiski tomēr tā kā cenšas to ražotāju vairāk pasargāt. Un tad mums ir jāmeklē kompromiss, un arī tāpēc vesela virkne no tiem likumdošanas aktiem, kurus mēs jau it kā vasarā izrunājam, ka viņiem vajadzētu būt, viņi, protams, turpina virzīties, bet nebūs ne tik ātri, kā mums gribētos. Es negribētu teikt, ka mēs neesam darījuši neko. Tā nav.
un par kucmēslu apsaimniekošanu šobrīd, it kā tie ir arī varam noteikumi, bet mēs viņus šobrīd esam tie, kas viņus kārto, un mēs mēģinām arī šīs lietas sakārtot, es negribētu teikt, ka zemkopības ministrija neko nedara. Ir jau tie nosacījumi, ko regulē Eiropa, un kur mēs arī īpaši nevaram pārkāpt šīm te regulu prasībām pāri un padarīt viņas kaut kādas, savādākas, šīs prasības ieviešot. Jā, sakiet, lūdzu, kādas ir priekšrocības nodarboties ar šādu veidu uzņēmēju darbību Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, piemēram, Dāniju, vai jūs to esat analizējuši? Mēs zinām, ka Dānijā šīs te prasības, pirmkārt jau viņiem ir noteikta visa valsts teritorija kā īpaši jūtīgā teritorija. Latvijā tā ir tikai viena daļa no Latvijas teritorijas. Tas varbūt jau Dānijā lauksaimniekam apgrūtina šo te cūkopības ražošanu, cūku ražošanu. Vēl varētu būt tas, kas salīdzinot ar Dāniju, Latvijā ir krietni vieglāk, varbūt tas, ka mums dzīvnieku blīvums kā tāds ir krietni mazāks. Mums ir tikai 0,28 dzīvnieku vienības uz hektāru šobrīd. Dānijā tas ir 2,28, laikam, tas varbūt nav gluži precīzi, bet apmēram 2,2 dzīvnieku vienības uz hektāru. Tā ka varbūt arī tas. Citas lietas es neredzu, ka mums būtu kaut kas īpaši atšķirīgs, jo mēs visi dzīvojam Eiropas Savienībā, un šī Eiropas Savienības likumdošana attiecas kā uz mums, tā uz Dāniju. Tā ka pārējā es nedomāju, ka mums būtu kaut kādas īpašas priekšrocības. Mums ir pozitīvi piemēri ar cūku fermu Priekuļu novadā, kur pēc ilgstošiem iedzīvotāju protestiem par smakām, par ceļiem, tehnikas pārvietošanos, sadarbojoties ar uzņēmumu, izvirzot viņam prasības, mēs esam panākuši situāciju, ka mēs gadiem neesam saņēmuši nevienu sūdzību, un uz pēdējo sabiedrisko apspriešanu no vietējiem iedzīvotājiem nebija ieradies neviens cilvēks, kas liecina par to, ka problēmas tur nav. Šodien mēs braucam uz Cēspusi. Cēspusē ir pirmā ferma, kur ir uzbūvējis dāņu uzņēmējs Aleks Rasmussens. Tā ir tā kā pirmā bezdalīga Latvijā. Šeit ļoti ilgi pagasts protestēja un lika dāņu uzņēmējiem sakārtot savu fermu. Bet šobrīd situācija ir tāda, ka apkārt visas zemes pieder Rasmussenam un vietējo iedzīvotāju tikpat kā vairāk nav. Tajā brīdī, kad atnāca Dānis un teica, ka viņš vēloties tur cūku fermu, pirmais moments bija, kā jau daudzās vietās, kur ir tukšs telps, paldies Dievam, kaut kas notiks. Tad mēs, pašvaldība, pieņēmām politisku lēmumu, ka mēs atbalstam tikai tad, ja atbilst tam, kam visām iestādēm ir. Un tad, kad tā ferma tika iekārtota, tad mēs tikām visi aicināti tur apskatīties. Un tajā brīdī bija tāds milzīgs pārdzīvojums tādā pozitīvā ziņā, kādas vispār fermas var būt, jo tādas jau nekad nebija. Un tad sākās problēmas. Sākās problēmas ar to, kad pirmkārt bija mēslakrātuvs izveidots pa mazu, un viņiem šos mēslus vajadzēja vest gandrīz ik pa 2 mēnešiem. Un tas, kad nebija ventilācijas sataisīts fermā pienācīgi un līdz ar to, kā viņš šo ventilāciju palaida, tā smaka bija neciešama. Tajā laikā mēs bijām izvesti līdz ārprātam. No rīta pavērām durvis, smirda drausmīgi. Un asa tāda smaka, nekā nevar logus atvērt. Ārā saulīt spīd pa dienu. Sakarst māja drausmīga, vakarā logu atvērt nevar, jo drausmīgi smirda. Viss grūtāk iet ar Valmieras reģionālo vides pārvaldi. Tur pilnīgi nav nekādas sapratnes. Mēs pilnīgi dzīvojam kā divās dažādās pasaulēs. Tad mēs sākām cīnīties ar vides ministriju, ar vides departamentu. Cīņa ilga ļoti lielus gadus. Ir tik daudz izsāpēts, tik daudz izraudāts, kad tas ir tas, ko es jums teicu, kad vairs negribās šo tēmu pat kustināt.
Nu, es esmu ārste un jau ilgus gadus strādāju par ārsti. Un, protams, es par gadiem esmu vērojis, ka principā cilvēka veselības stāvoklis tā kā pasliktinās. Uz kā pamata tagad Dānim ir, pieņemsim, 3-4 paudzes gadā? Uz kā pamata? Sintētiskie proteīni, biostimulatori, baidos teikt hormoni. Es baidos teikt, bet principā pēc visa tā nevar izaudzināt cūku 3 mēnešos. Jebkurā fermā vajadzētu pajautāt vetārstam, uz kā viņi taisa tiešām to slimību profilaksē. Viņi saka, ka viņi antibiotikas nelieto. Es tam neticu. Tā kā ēdīsim, audzināsim paši un ēdīsim veselīgus produktus un piedodiet, es tūlīt pretvalstiska būšu un nepirksim dāņu gaļu un neēdīsim šīs ķīmijotās desas un labāk audzēsim paši un ēdīsim zaļi. Es Bargu bazāra tirdziņā iepērkos tāpēc, ka es zinu, ka te vietējie tirgo un to, ko viņi paši ir izaudzējuši. Un atbalstot arī vietējos, un principā tas arī viss ir daudz garšīgāk nekā to, ko es bieži vien lielveikalos pērku. Es bieži apmeklēju šo tirdziņu. Pirmkārt, es ticu tam, ka te ir viss īsts kārtīgs, nav nekādas ķīmija pievienota. Ja? Un otrkārt, es redzu tos cilvēkus, kas to pārdod, tas man arī patīk. Ja? Cilvēki vien vairāk gribēs tīru mantu, tā ķīmija jau ir laikam apnikusi. Un ja ir iespēja tīru mantu iegūt, jā, redzat, gaļa, svaigā gaļa tiešām pieprasīta un viss, ko mēs darām, tad ir arī prieks strādāt, ja tu kādam esi vajadzīgs. Teiksim, es šeit Bergu bazārā jau esmu vairākus gadus, mani jau krustu šķērsu klienti ir pārbaudījuši, un viņi redz, ka kvalitāte nezūd. Tātad tā ir manta. Ja kāds man netic, man ir ļoti laba reklāma, bet ja kāds man netic, aicina ciemos. No zemnieku saimniecība mums ir no 1992. gada. Barība ir tikai mūsu pašaudzēta, graudi, ko mēs pārvēršam miltos, kartupeļi, cūks ir apmierināts, dabīga barība, nekāda ķīmiska piemaisījuma nekā nav. Un tad, kad atkal radās tie nobarojamie, ja es nevaru nodrošināt pilnu furgonā nobarojamām cūkām, nevienam viņas nevajag. Tātad jādomā, kur tad man tālāk likt to nobarojamo cūku. Nu, radās doma, kad jāsāk pārstrādāt pašiem, kā mājražotājiem. Es nevaru teikt, ka mums dasā, teiksim, ir 100% gaļa, tad es melošu. Bet 98% mums ir gaļa, jo 2%, kā gribiet sastāda, sāls, pipars, ķiploks, ķimene. Kā jūs komentētu cūku lielfermas, kuras ienāk Latvijā tomēr arī vairāk? Bēdīgi. Bēdīgi ar cūku lielfermām. Tad, kad Īslicē tapa tā Sivenmāšu Rasmussen kungam kompleks, Sivenmāšu kompleks, viņš solīja, ka viss būs ļoti skaisti. Un, jā, viņam tur ir sakopti skaisti un mēslu krātuves. Viss ir, bet, kad ir vējš no tās puses, tas mirk pat Bauska. Nerunāsim pa Īslicu. Ja viņš darītu te Latvijā, tā kā Dānijā viņi to dara, jā, būtu ok. Bet laikam Rasmussen kungam ir tāds priekšstats, kad Latvijā var mēslot kā gribu. Tas mūsu cūkopības fermas, kuras ienākot jau mūsu pagastā, uzpērkot zemi, uzcēla Dāņi 2004. gadā, viss tā celtniecības sākās. Tas bija tas moments, kad bija cilvēks atgūši savus īpašumus, nespēja par viņiem samaksāt, un viņi arī labprāt pārdeva. Sākotnēji bija diezgan cerīgi, cilvēks skatījās ar cerībām uz to visu, kad šeit varēs darbu vietas atrast, kad būs ko darīt.
bet tas situācija izvērtās pavisam citādāk. Sākās ar diezgan lielām nekārtībām, ar to, kad vienkārši ignorēja vietējos iedzīvotājus, mainījās direktors aiz direktoru, vadītājs aiz vadītāju, izpildu direktori, un cits caur citu novēl vainas atkal uz iepriekšējo. Bija gadījumi arī, kas izskanēja tālu presēs, beigts cūks ceļu malā, Kaudzē pie konteinera. Bet mēs dzirdējām, ka tieši jūsu pašvaldība ir iesūdzēta tiesā, viņi ir iesūdzējuši. Šodien var teikt, mēs domājuši esam par cūku labturību, jo mēs uzlikām zināmus cūku skaitus uz hektāru. Un par to mūs arī iesūdzēja. Mūs iesūdzēja Satversmes tiesā par mūsu teritoriālā plānojuma būvu noteikumiem. Un tagad atkārtojas, atkal tur runās jaunā doma. Tas tiesas process iet no 9. gada jau. Tad mēs uzskatām, ka mēs varam to savu nostāju noturēt, var sakot, un viņiem būs arī tomēr jāievēro tās prasības, ko mēs viņiem uzliekam. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Tas ir mūsu galvenais mērķis, jo mums tomēr iedzīvotāji, ja saka, ka no Latvijas aizbrauc, tad redziet, kas šīs mājas palikuši tukšas, var sakot, jo šeit cilvēki varbūt iekārtojuši, gribēja dzīvot, bet viņiem šo dāņu fermu klātbūtne radīja problēmas, kur viņi atstāja šīs tukšās ēkas visur riņķī, šos plašos laukus, var sakot, un brīnamies, kāpēc Latvijā vairs iedzīvotāji nav un izbrauc uz ārzemēm, jo viņi redz, ka arī tā vide viņiem ir sagandēta. Un mēs nezinām vēl, kas notiks ar šo zemi, kad varbūt laboratoriski viņu pārbaudīt, citur sagāsts virsū, ir, var sakot, šis amonijs un vispārējais. Šobrīd var tikai brīnīties par to, ka Aizpūtas novads līdz ar to ir divās tiesās, gan Liepājā par paplašināšanos un mūsu teritoriālajās plānojums tiek apstrīdēts arī tagad šobrīd atkal Satversmes tiesā. Līdz ar to es sāku domāt par to, ka vai vajadzīgs ir kaut kur pašvaldību deputāts, jo Aizpūtas novadā ir 15 deputāti. 14 ir nobalsojuši pret šo kūts paplašināšanu, un viens deputāts atturējies. Kas tad ir tieši šis pašvaldības deputāts? Ka pēc tam var tik vienkārši ņemt un apstrīdēt un šo balsojumu nerespektēt. Šī novada attīstība var būt pie šādiem monstriem, šādām smakām. Tā ir tikai degradācija šim novadam. Es runāju tieši par Lažas pagastu, par Aizpūtas novadu. Tīra degradācija un veicina tikai ļaužu aizbraukšanu no šīs valsts. Un es kā biškops dažos vārdos varētu pateikt, kā es varu domāt par savu tēvu mantotās zemes tālāku attīstību, par turismu arī, jo man ir ļoti skaists iekopts iestādīts parks arī, par bišu saimju pavairošanu un par kaut kādu attīstību, ja šeit blakus notikt, piemēram, šo kūtu un vēl paplašināšanu un celtniecību. To šķiru var redzēt, tas ir 1 kilometrs tikai attālums, tā kā ļoti tuvu tas ir. Un robežas tepat tās arī ir kaimiņi, tie arī šajās mājās dzīvo cilvēki. Jūs jau varat iedomāties, ko nozīmē biškopim un bitēm nektāra augi, un kad viss tavu sējumu smird pēc cūku izkārnījumiem. Un cik mēs tagad zinām, tad šā grupai C, kas nav vēl gigantiskais daudzums, tad ventilatoru skursteņos un filtri var pat nebūt. Ja? Ventilātori varbūt, ka ir, bet skursteņos filtrs var nelikt. Tātad mēs drīkstam te smakt. Tāds jautājums, jā, piemēram, ko man darīt? Man tagad ir 4 bērni, jā, 2 mazi bērni, un kur man tagad, kā teikt, iet un darīt, ja man te visu laiku ir jāož tā smaka un jādzīvo tādos apstākļos. Iznāk tā, ka, kā teikt, katrs dara kā grib. Ja es neteiktu, ja tās 3 fermas jau kas tur ir, kā viņas tur tā darbotos, tas nekas. Bet ja vēl tur grib 33, tad es nezinu, vai mums te būs vēl ko elpot un mums ko dzīvot. Tā kā ir tā sāpe par to, kā teikt. Tepat ir skola un te bērni, viņi arī vedu pie skolas tos mēslus, arī šķidru mēslojumu gāž uz tiem laukiem virsū. Tur arī cilvēkiem nav ko elpot. Pagājušais bija skolotāji vēl no skolas, arī sporta. Un stāstīja, ka bērni stāv iekšā smuks laiks un viņi nevar sportot, ka viņi vienkārši ir spiest uzturēties telpās tikai tāpēc, ka tur ir blakus novest mēslu.
vēl jau ir tas, ka tad, kad Nigard International ienāca šeit, tad vajadzēja iegūt cilvēku pretīm nākšanu, arī pa paplašināšanos, arī deputātu, vietējo iedzīvotāju, ja? Un varbūt tad varētu būt kaut kāds dialogs, bet šodien notiekās tikai tiesa un tikai ar spiedienu, ar naudu, vienkārši viss tiek pazemot. Līdz ar to šobrīd es nezinu, kāds var būt gala rezultāts, bet vietējais iedzīvotājs šeit domā, kāda būs mūsu nākotne. Un, principā, es arī tur dzīvoju tur starp fermām Niklāvos. Un tur nav iespējams dzīvot, mēs īrējam citur dzīvokli. Jo 2 mazi bērni, tur nav iespējams. Dar tām smakām tieši. Ir ceļš vasarā. 3 mēneši nestrādāja. Tur vienā aizgaldā ir tāds 10 reizes 10. Tur kāds 30, 40 cūkas izskatās. Jau saskaitīt nevar. Tur jau viņas tur, tiem mēslēm viņas tur vienreiz nedēļā pārdzen uz nākošo, to izmazgā. Un tad viņas tā reiz nedēļā tur ir. Tur jau viņas saspies, principā. Tajā aizgaldā viņas saspies. Nu, viena pie otras, principā. Viena pie otras cūka, nu, viņam jau tur nav ko paskraidīt. Tur nav ne pakaiši, nekas, tikai, nu, plikt grīdi. Plasmas tam, nu, tāda režiķa ir un viss. Un, ja tur kāda nokrīt, viņas arī paši apēd. Tas cūks apēd? Jā. Tas beigtos, nu, kamēr neviens jau nepieskat, 5, ka beidz, līdz nākošam rītam, tur neviens arī. Vienkārši, ka trūkst viņu. Nu, kā viņiem politika bija pieņemta uz 3 mēnešiem un 7 mēnešiem. Viņiem nebija tā uz 9 mēnešiem vai uz gadu pieņemt darbā. Nu, viņi pēc tam pagāja 3 mēneši, viņi vienkārši tajā pašā dienā, tā diena beidzās, uzreiz, ka jūsu pakalpojumi, nebrīdinot, jūsu pakalpojumi vairāk nav vajadzīgi. Viss. Nu, kādus 5 gadus atpakaļ, gandrīz 2 gadus nostrādāju. Riktīgi iemesli nepateica, kāpēc man atlaiž. Vienkārši atnāca, pateica, sorry, tu esi atlaist un viss. Mēs vienā fermā strādājām 3 līdz 4 cilvēki. Nu, kamēr es tur strādāju, sīvaini mātes stāvēja. Viņas varēja piecelties un nogulties. Viņi tādos režģos bija tā, pa rindām. Un tās, kas atnesās māmiņas ar sīvēniem, viņi arī tāpat bija ierobežot, bet sīvēni tikai apkārt varēja apskriet viņām. Kā atnesās, tā viņi paliek, kamēr sīvēns atšķir. Un tad atkal tajā pašā mazajā būrītī? Tad viņu pārdzen uz citu vietu, un arī viņi tāpat stāv. Un tad viņi pēc pāris dienām sēklo. Tā ir sīvēna mašīna. Jā, var tā teikt. Un cik ilgs viņai mūžs ir tāds paredzēts? Nu, mums bija pat līdz 9 reizēm, ka viņa atnesusies ir. Cik tas gados, es nezinu, jo viņa 3 mēnešus, 3 nedēļas un 3 dienas viņa ir grūstna. Tad viņa atnesās, apmēram mēnesi pusotru viņa ir pie sīvēniem, kā kura. Un tad viņa iet atpakaļ uz to vietu, kur viņa grūstna stāvēja. Un tad viņa pēc pāris dienām sēklo. Bija sīvēniem, kad atnesās, deva vitamīnus, deva šito te, lai viņiem nav tie stīvumkrampji, špricēja. Un tad griez tās astes nost, kastrēja. Un sīvēnu mātēm pēc atnešanās deva zāles, kas bija, nu, kad atnesās cūks, lai viņai tur viss noiet viss vietā. Un, ja viņai bija kaut kāda izdalījuma, tad arī špricēja. Un tad kartiņās rakstīja, kad ir iešpricēts un cik dienas ilgst tā zāļiedarbība. Lai viņu, ja ved uz kautu, lai tās zāles jau ir izgājušas. Mēs kā mazie esam ļoti maz palikuši.
kā tādi kā zemnieki, kas audzina cūkas un tālāk, lai varētu izražot gaļu, jo, godīgi sakot, gaļas tā kā cūkas nozari jau tāda ir tikpat kā izudus Latvijā. Jo tādu gaļu mēs nevaram tik lētu saražot tā kā mums piedāvā ārzemes, jo tiešām mēs audzinam graudus, mēs audzinam sivēnus, nu nesanāk mums viņi tik lēti kā viņiem. Cik ilgā laikā viņi nobaro cūkas? 3 mēnešos. Diez vai mēs varam 3 mēnešos ar graudiem, kartupeļiem un pielējot pienu nobarot mūsu cūkas. Nu, tas nav iespējams. Tur jau ir tā sāls, ka tā ekoloģiskā produkcija sastāv to, ko mēs paši ražojam. Ar ko mēs barojam cūkas? Jūs kādreiz pamēģiniet savā mājā izcept pirkto gaļu un mūsu lauku gaļu. Jūs redzēsiet, kāda smarža viņai ir. Tāpēc mums viņa iznāk 6, 7, 8 mēnešos. Mēs nevaram izaudzināt 3 mēnešos ar piedevām, ar ķīmijām. Mēs nevaram tādus kvantumus saražot. Jo subsidācija ir daudz savādāk. Ko Eiropa maksā Dānim un ko Eiropa maksā mums, jo mēs kā mazie ražotāji to ļoti maz jūtam, jo viņš saņem tā subsīdijas Dānijā, ražo viņš to produkciju Latvijā. Viņš vienkārši mūs gremdē, bet mēs vienkārši turamies pretī, jo kas ir mazais ir sīks, viņš var izturēt, bet cik ilgi tas, es nezinu, cik tas būs, grūti ir. Gribu pateikt to, ka es gribu, lai Latvijas politiķi, lai Latvijas valdība saprot to, ka Latvijas zemnieks var un varēs saražot sev produkciju un savai tautai ekoloģiski tīru. Tas ir viens, ko es gribētu viņiem pateikt. Otrs, kas ir, es gribu dzīvot Latvijā un gulēt savā gultā. Dīvainākais ir tas, ka bīdot šos projektus, priekšgalā ir latviešu ļaudis. Bauskas novada, Brunavas novadā sākotnēji kāds neliels cilvēks kļūst par deputātu, Tarvita kungs. Vēlāk viņu ieņem arī dalībā Sijā, būvējot Rasmussen fermas. Tad šis cilvēks iepērk zemes, Bauskas novada domē bīda savus intereses un gala rezultātā panāk, ka Bauskas novadā ir jāaudzē arī ģēmo, jo tas ir progress viņu izpratnē. Šādi cilvēki ir visos novados, un tā šīs lietas tiek bīdītas uz priekšu. Varbūt, ka tos sauc par lobbyiem vai kangariem, īsti nezinu, kas viņi ir. Šeit augšā uz dām būs mūsu lielais ražošanas dīķis, kur mums pārsvarā notiek visa ražošana. Tur audzējam tirgus zivis, kas iet tālāk tirgumu. Un tad viņi šogad paņēma īpašumā arī zemes gabalu, kas ir tieši pie dīķa. Mums robežojās viņu zeme ar mūsu dīķi. Un tad ir, kad viņi izved tās virces un miglotos laukus, ka nāk lietu sezonas, kad sākās viss, tad ja tas ir izdarīts tieši pirms lietiem, tad ar ūdeni tas viss tiek ieskalots grāvī, un tā kā mūsu dīķis barojās no grāviem, un viņš arī atrodās tā kā purvainā vietā, tad tas viss caur zemi nosūcās līdz dīķim, un tad mēs to faktu konstatējam tā, ka es atbraucu šeit, un man te ir beigtas zivis, daudz beigtas zivis. Tad ir arī tā, ka viņi mēslo. Tā kā cūku sūdos ir ļoti daudz amonjaks. Un uz zivīm amonjaks iedarbojās ļoti, viņš tā kā paralizē visu, viņas uzreiz momentāli ir beigtas. Un tas ir tāds momentāls efekts, un viņš ātri izklīst, un tad arī līdz ar to arī ir mainījusies tā kā barības sistēma dīķī, vairs nav tik daudz dabīgās barības, mēs esam spiest vairāk piepirkt barību un barot tā kā ar graudiem un ar visu, kas arī maksā naudu. Lai gan pie šīs platības dabīgām barībvielām vajadzētu būt daudz. Tā ir viņa ietekme, un tā, ka viņiem to saka, ka to viņiem pamato, tad viņiem tas liekas, tas ir mazsvarīgi, jo tas ir tikai dīķis, tas ir tikai ūdens un tās tikai zivis. Tas nav nekas. Reāli jau ir tas, man katru gadu zivis aiziet tā kā bojā, un viņas paliek mazāk un mazāk un mazāk. Un ja man vairs nebūs ko tirgot, un ja man vairs šis dīķis nebūs, kur viņām augt, ja viņas tiks piesārņots un viss, tad vispār mums arī pastāvēšana vairs nav nekāda, jo nav iztikas līdzekļi, nav par ko zivīm pirkt barību, nav par ko viņus uzturēt, ne tehnikai, nekam.
Mēs iesaistījāmies Eiropas projektā, tad, kad viņi solīja novērst visas smakas, un tad mēs izlēmām, ka šeit var attīstīt turismu un izveidot šos dīķīšus, ko mēs jau sākām rakt. Un viss bija ļoti labi līdz brīdim, kamēr nekas nenotika, un viņi nenovērst tās smakas, un līdz ar to mūsu viss ieguldītais šis darbs, ko mēs rakām un pirkām un darījām, aizgāja vējā, un mēs visus līdzekļus bijām spiest pārcelt uz citu vietu, un tur šobrīd arī notiek visi darbi, bet tur arī drīz būs viss apdraudēts, jo tur viņi iet ar smagām tehnikām. Jā. Nē, nu mums mazie sīvēni vienmēr ir bez grīdas stāv. Viņi ir vienkārši dziļāk krūts un tur var ielīst, vai ne, iekšā. Un tad viņam ieliek tikai salms un viņš tur rokās riktīgi. Un tad mirklī, ka paliek liels un ieliek šitien te, tad viņi ļoti neapmierināti ir. Tagad apstīsies, kā latvieši dzīvo. Jā. Aha, skaidrs. Labi, esam cieti. Tā. Mūsu ģimene šajā mājā dzīvo 3 paaudzēs. Un kādreiz šeit apkārt riņķī bija apmēram 40 saimniecības. Pašreizajā momentā mēs esam palikuši tikai 2. Visi savu zemes ir pārdevuši. Un tas visi pateicoties, kad mūsu pagastā ir ienācis dāņu cūku uzņēmējs, kurš ir sapircis visas zemes apkārtējās un izveidojis lielāko kompleksu gandrīz vai Latvijā. Kompleks atrodas aiz meža. Mēs viņu redzēt nevaram, tas ir 1,5 kilometra attālumā. Vispār viss tā apspriešana un viss, kas tika veidota, viņa visu laiku ir sniegta, visu laiku ir kaut kāda dezinformācija. Tad ir kompleksa lielums skaits, vai ne? Nekad nav bijis pareizi pasniegts tikai tad, kad ir izsniegta būvatļauja un tagad uzzinām. Tāpat darba vietu skaits nekad nav bijis tā, kā ir ziņots, vai ne? No sākuma bija 20 cilvēki, tad 10, tagad izrādās, ka būs 6 līdz 8 tikai. Un vai tās 8 būs, tas arī vēl ir, nav zvanīts. Tā ka viss praktiski tiek noklusēts pēc iespējas vairāk, lai cilvēki nekā nedabūtu zināt. Praktiski cūkopība bija pati pirmā nozara, kur mēs sākām, kad mēs nopirkām šo māju, atgriezāmies. Bet, tanī mirklī bija tāds, ka tas bija kaut kāds 94. 5. gads, kad nāca iekšā no Lietuvas un Polijas lētās cūkas, kuras bija valsts subsidētas, vai ne, un Latvijas audzētāji ļoti daudz mazie toreiz aizgāja, kā saka, pa burbuli. Lielākoties cilvēki bija tādi, kas atsvied visam, atmet ar roku un vispār beidz ar lauksaimniecību nodarboties, un tad sāk zemes tirgot praktiski ārā. Jo arī mums apkārt riņķi ir, privāto zemju ir ļoti maz, un 33 hektāri man, un praktiski pārējais viss ir Sijā Tunkūni, Sijā Karvišķa, un Sijā Aleksandrīna. Tas ir divi Sijā, no tiem ir Latvijas kapitāls iekšā, un Sijā Tunkūni, tas ir dāņu kapitāls Rasmussens. Kā tika pie zemes? Viņš tika vienkārši, kad iepriekšējie saimnieki bankrutēja. Un tad aizgāja uz banku zeme, un no bankas nopirka jau dāņu īpašnieks. Tā viņš ir ienācis pie mums. Viņš nepirka kā citur pa maziem gabaliem, vai ne? Viņš nopirka jau lielu platību. Tur jau bija kaut kādi, ja nešaubos, kaut kādi 700 vai 800 hektāri bija vienā gabalā. Un tad ir kaut kas tāds maz gabaliņi piepirkt klāt, ka kāds īpašnieks kaut ko ir pārdevis. No pavasara jau mēs visu laiku no lēna meklējam, kur aiziet citur dzīvot. Jā. Es domāju, ka mēs visi zinājām to, ka mēs iestājoties Eiropas Savienībā atveram savas robežas. Es pateiktu, ka tagad mēs neielaidīsim konkrēti vienu dāņu uzņēmēju, to mēs nevaram. Mums pateiks, mēs nelaidīsim jūsu cilvēkus tur, un mūsu uzņēmēji var veido uzņēmumus citās valstīs. Tā kā tas ir abējāds process. Un kooperācijas tiešām neredzu, kā var attīstīties Latvijā bez kooperācijas, gan lielās saimniecības kooperējoties. Visu cieņu visiem, gan Durbas graudam, gan Latraksim, visiem. Mūsu kooperatīva graudu un arī piena nozarē kļūst jau par spēlētājiem graudu nozarē, par spēlētājiem Baltijā, Ziemeļvalstīs un arī Eiropā. Un bez kooperācijas
Es neredzu, kā to varētu izdarīt. Jo šobrīd Skandināvas kooperatīvi, Dānijas kooperatīvi, tātad viņi spiežas, viņi auga lielāki, viņi iet tirgū. Un ja mūsu kooperatīvi nebūs pietiekoši lieli, spēcīgi un iespējams visas Baltijas mērogā, mēs nevarēsim pasaules tirgū konkurēt, jo globalizācija notiek, mēs to gribam vai negribam. Vajadzētu radīt tādus noteikumus, lai nevienam investoram, kas vēlas izpirkt mūsu zemi, piegānīt vai izmantot mūsu resursus, kas ir mūsu, tas nebūtu bijis iespējams. Vienkārši nepieļaut šādu situāciju. Un tur jau nu gan mūsu likumdevējs varētu sirsnīgi pastrādāt, nevis turpināt viņus lobēt. Ko darētu darīt ar tām fermām, kas pašlaik ir sabūvētas? Kontroli, kontroli un vēlreiz kontroli. Viena kontrola atbrauc nokošā klāt tik ilgi, kamēr šie uzņēmumi ir sakārtojušies, netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem un maksā kārtīgus nodokļus Latvijā. Ir jāizmaina sistēma, ka nabadzīgākie maksā aizvien vairāk, un šie bagātie uzņēmumi, kur patiesos labumu guvējus mēs pat prātam nevaram aptvert, nemaksā neko. Ir jāsaprot, ka mēs neesam vergi, un to izdarīt varam mēs paši. Un visvairāk, kas mums ir nepieciešams visā valstī, saimnieks. Saimnieks, kas redzētu visu lietu kopumu, kā viens otram var palīdzēt un kā mēs varam izaugt par pārtikušu valsti, kuras iedzīvotāji ir pēduši un laimīgi.